kādēļ mums lielā mērā bija šis labvēlīgais ekonomikas pieaugums, un to es gribētu tā uzsvērt, jo mēs priecājamies arī valdību un arī, teiksim, politiķi saka, ka mēs esam straujāk augošā ekonomika, un jā, tas ir labs un atzinības vērts faktors, bet mēs šeit redzam, ka mums ir arī bijis straujāk, teiksim, augstākais noskaņojums ekonomikā, paskatoties arī uz visu Eiropas Savienību. Un šeit ir tā iegriezies tāds zināms cikls, kas griežās labos laikos, kad mēs jūtamies labāk, mēs patērējam vairāk. Un attiecīgi sāk griezties tāds cikls, kad mēs pazaudējam riskus, mēs mēdzam ignorēt brīdinājumus, mēs mazāk uzmanības pievēršam brīdinājumiem, jo tad, kad situācija liekas, ka kļūst arvien labāk, vai vismaz kļūst kaut vai ilgtermiņā labāka, mēs, protams, arī jūtam to, ka mēs varam arī tērēt vairāk, mēs vairāk aizņemamies. Un tas ir, ja mēs paskatāmies šo te privāto patēriņu, tas ir viens no tādiem galvenajiem izaugsmes veicinātājiem. No vienas puses, ja mēs tērējam vairāk, tas, protams, ir labi, jo, piemēram, mēs šo naudu aiznesam, iedodam uzņēmējiem, kas, protams, priecājās, ka viņiem ir labi rādītāji, un viņiem pieaug peļņa. Bet uzņēmēji šajā gadījumā, ja mēs skatāmies pat no bankas, šobrīd arī, tīpaši tie, kas eksportē, ir sajutušies piesardzīgi. Un šī piesardzība ir tā, ka viņiem peļņa pieaug, bet viņi kavē investīcijas, viņi neinvestē ražošanā, viņi nepieņem jaunus darbiniekus, ja tie pieņem pēc iespējas tos, kuri ir nepieciešami, arī atalgojumu mēģina celt ļoti pārdomāti un mēreni. Un tas, tā kā, no otras puses ir viens no tādiem ierobežojušiem, bet jautājums ir par mūsu mājsaimniecības finansiālo stāvokli. Un, protams, tas, ka mēs nesam šo naudu un tērējam, parādās ekonomikas pieaugumā, bet šeit jautājums ir par šo ilgspējību.